Sveiki visiem! Šodien mēs esam manos, laikam, pēdējā vispār copē šajā sezonā. Apbraucām uz Babītes ezeru, pamētāsim voblerīšus, rotiņus, kaut kādas gumijas. Līde, ka zandats varbūt arī te ir, es nezinu, par zandat līd, kā te ir jābūt viņam, bet skatīsimies. Paņemām arī motoru, mums ir motors, laiva. Ir diezgan stiprs vējš, un tur tālumā var redzēt, ir diezgan liela mākoņa. Cerams, ka lietas nebūs. Bet, nu, viens mākons jau pagājis, bet cerēsim, ka jau uz labāko. Pateikšu uzreiz par manu kātiņu. Man kāds ir no Salmo Elite Gigant Twitch. No 8 līdz 28 gramiem tests. Un Spolīta Salmo Elite Spin 7. Tāpēc mēģināsim uzliksim kaut kāds woblerīšus, rotiņus. Tad jau skatīsimies. Vēlāk es arī parādīšu jums kaut ko interesantu. Man ir armijas ēdienas, ko ēd mūsu Latvijas armija. Pastīsimies, kas tur iekšā, un tad copēsim tālāk. Šitāda maza līdeciņa. Gandrīz tā kā wobleris. Bet, nu, vismaz pa nuldām nav. Nu, beidzot, pirmā līdeka Babītes ezerā ir. Laidīsim vaļā. Nezinu, cik tā kā centimetri, nu, 30, 25, teikt tā. Laidīsim vaļā. Pēc musām divām līdekām, maziņām, parādīšu interesantāko daļu, laikam. Jā, mēs neķersim, protams, līdekas mammu. Ir šā te Latvijas armijas ēdienu paka. Šeit ēdienu paka numur 7. Rīsi ar maltās gaļas mērci. It kā šeit jābūt arī kādam šokolādītēm, kaut kas vēl jābūt. Viss, kas vajadzīgs pusdienā. Tā noliksim šeit. Un vērsim vaļā, kas tur ir iekšā. Lai es varu redzēt šokolādes batoniņš, 50 grami, derīguma termiņš 27. gads. Tālāk mums ir maize, rudzu maize ar proteīnu. Diezgan interesanti vakumā, arī pagaršosim. Tālāk mums ir, šis ir, kas pat ir pamatēdiens, tas ir rīsi ar maltās gaļas mērci. Šāda porcija. Un, lai sasildītu šo visu, mums ir vajadzīgs speciāls rīks. Šis te, opā, noķersi. Labi. Šeit mēs ieliekam iekšā ūdeni un ieliekam šito paku ar ēdienu, lai viņu uzsilst. Un tālāk mums ir maisiņš vēl vien. Tālāk mums ir maisiņā mums ir karote, parasta koka, 2 paciņas ar cukuru, salatīts,
3 kafijas, kožena, dezinfekcijas līdzeklis, tēja, mitrās salvetes un sausās salvetes. Tā, kas tur vēl ir iekšā? Vēl mums ir grauzdētas pupas, šāds te, un dzervenes, kaltētas dzervenes. Nu ko, sildīsim pamatēdienu un ēdīsim pusdienas. Kad tas sildīšanas rīks, sākumā mums ieliek mūsu pamatēdiens. Un ieliek viņš iekšā. Tā, kā tā ielikt. Tas te sildītājs rekur, kā viņš te stāv. Tā. Tā, un jāielej pa virsu parasti negāzēt ūdeni. Cik daudz? Nav rakstīts, ielēsim kaut kur, nezinu, uz aci. Lejam iekšā. Es domāju, nu kaut kur. Cik te ir rakstīts? Puspakīt, kā vajadzētu laikam. Es domāju, šitā. Tā es ceru, ka ūdens neizskatīs ārā te mums. Tad viņš aiztais šādi ciet. Tā mums jāneņem šitā uzlīmīte. Ka var redzēt, jau sākās reakcija. Taisam ciet un aizlīmējam. Tā bišķi tā kā ārā. Tagad mums jāliek kaut kur tas, lai tas viss sildās. Gaidīsim un sāksim ēst. Šādi taistās mūsu rīsi ar malto gaļu. Es teiktu, ka garšo diezgan labi. Ir garšīgi. Man apmierina šādi ēdieni. Tāpēc Latvijas armijā karavīrs baro labi. Mēs tikmēr turpinām copēt. Vējš ir bišķi pacēlies. Mākojums ir jau šitā liels. Tik garš ir izaudzis. Tāpēc, skatīsimies, vēl cerēsim labāk, vai nebūs līdz, tas vispār bērēt. Turpinām copēt. Pēc mūsējām pusdienām pasteikšu, uz ko mēs noķerām tās 2 mūsu līdzekļus. Noķerāmies viņu šādi wobleri. Viņam ir, man liekas, dziļums. Viņš iet no 10 līdz 40 centimetriem zem ūdens. Šāds te wobleris. Tagad copes baigi nav daudz. Būtībā vispār nav pēc tām 2 līdzekļām mazajām. Mētējam roteņus, woblerus, pat arī vārdi un pilu mēģinājām mētāt. Bet baigi nekas nav. Mēģināsim kaut ko vēl noķert. Laiks mums nav kaut 4 minūtes, pusstundu palikusi, tad brauksim jau mājās. Un tad varbūt uz beigām vēl kaut kas būs. Tā arī beidzās mūsu līdeku copa Babītes ezerā. Noķerāmies kopumā 2 līdekus. Bet tomēr pavadījām labu laiku. Paēdām labas pusdienas. Kā arī bijām uz vajag gaisa. Bija arī diezgan stiprs vējš, bet tas mums baigi nemaisīja. Tāpēc tikamies jau nākamais video un varat ierakstīt komentāros, ko es gribētu redzēt nākamais epizodēs. Tiekamies!